pakalnā pie skolas sāk sātoties pīlādes, un no jūras pūš zestrāks vējš, tas nozīmē, ka tuvojās 1. septembris, kad daudzu bērnu sirdīs un vecāku sirdīs sirds pukst straujāk. Šis mācību gads ir īpašs gads. Nu, kāpēc īpašs? Īpaši tāpēc, ka mums ir visīstākie pirmklasnieki. Mums nav vairs 6-gadīgie, bet visīstākie 1. klases skolēni. Bet augstākais pakāpiens šīs skolas kalnā ir 12. Un tā ir 12. klase. Īpaši šis mācību gads ir arī tāpēc, ka šobrīd vairāk kā jebkad mums ir vajadzīgi izglītoti, gudri, inteliģenti, zinātkāri cilvēki. Zinātkāri mūsu Latvijas cilvēki. Tāpēc ļoti gribētos, lai jau ar šodienu jūsu tieksme pēc zinātkāres, pēc mācību priekšmetu apguves būtu īpaša. Uzsākot šo mācību gadu, novēlu visam skolas kolektīvam, skolēniem, skolotājiem izturību, drosmi, arī tā būs vajadzīga, jo ir dota iespēja strādāt pašiem, lai varētu dot tik, cik no sevis pats dot skolēniem. Bet skolēniem jāprot sevi uzņemt to visu un dzīvi saglabāt. Un ienest skolas Latvijas nacionālo karogu. Latvijas zeme, dārga, svēta, mūsu senču mantojums, tautas dēlu izauklēta, cik tu mīļa, mīļa mums. Tā tava zeme, tava valsts, ko pats tu guļ cīņā garā. Tu vienīgais tās sargs valsts, tās liktenis guļ tavā varā. Tu paša spēkiem kali tu, un tēvs sapņiem veidu devi. Cel Latviet galvu augstā, mācies cienīt reiz pats sevi. Vienā tumšā vakarā sarkan balta debes smirds. Sarkan baltās debesīs atvis trejas zelta zvaigznes. Viena zvaigzne kurseresmīt, otra zvaigzne vidzemīt. Trešā zvaigzne zvaigznājā, tā bija mīļā latgalība. Sarkan uguns kvēlumā dzima mūsu brīvā Latvija. Sarkan baltais karodziņš uz sarkana plivināju. 700 mūžu tumsas spieda Latvi nospiesdamās. Visam cauri izdirkstīja Latviju dvēseles dirkstamību.
Tā saka Jēzus Kristus, tā rakstīts svētajos rakstos. Es esmu alfa un omega, es esmu sākums un gals. Jums, bērni, šodien ir atkal viena darba, cēliena sākums. Iesākās atkal skolas diena. Un šajā dienā varbūt pirmo reizi un tādā neparastajā dienā, kad arī jums skolām sarkanbalts, sarkanais karogs tiks iesvētīts. Un es teikšu, arī šajā svētajā dienā, kur atkal no jauna var būt šeit jūsu vidū un uz jums runāt garīdznieks. Un ja tas viss ir tā, kā ir sacīts, es esmu alfa un omega, sākums un gals, ja tas viss šajā dienā sākās atkal ar Dievu, ar Dieva svētību, tad tas nozīmē, kā arī viss tas, ko jūs šeit darīsiet, ko jūs mācīsieties, un arī to ceļu, ko šajā dienā no jauna atkal sāk staigāt, būs Dievā, un būs arī svētīgā galā, kā tas viss pienāk. Karogs mūsu tautai ir svēts. Karogs mūsu tautai sirdī ir jānes un jātur svēts. Un karogs arī šeit skolām ir jābūt svētām. Lai varētu pie šī karoga stāvēt, kā pie svētā, arī pašiem jums, bērniem, ir jākļūt svētiem. Tikai par jums, bērniem, kas ir šeit šajā skolā un skolotājiem, bet arī, lai tas izskan Dievu priekšā, svētā debesu Tēva priekšā, par mūsu dzimtenes, Latviju tautas bērniem, arī par mūsu dzimtenes skolām, kur varbūt vēl šajā dienā nav garīdznieks, nav arī mācītāji. Lai vienojamies mēs kopīgā lūkšanā un lūdzam Dievu. Dievs, debesu Tēvs, izlej svētību un spēku par šo skolu, par skolotājiem, par audzinātājiem. Izlej Dievs, debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, savu garu arī par bērniem un mums visiem. Piepildi mūsu sirdis ar Latviju tautas mīlestības garu un vadi mūs visus saticībā, mierā, saderībā un mīlestībā. Un debesu Tēvs, lai mēs Tevi šajā brīdī lūdzam, tā kā Tavs mīļais dēls, paklausīgais un mīļais dēls, Jēzus Kristus ir Tevi mācījis Dievu lūgt. Mūsu Tēvs, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, pēc savas spēka un pilnvaras es svētīju un iesvētīju šo sarkanbaltu sarkano karogu, rojas skolai Dieva Tēva dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Ko Dievs ir svētījis, tas viss ir svēts, Dieva Tēva dēla, Svētā gara vārdā. Amen.
saņemt karogu. Lūdzu, Krasniņu Girtu, Šeinu Maratu, Vorobets Anatoliju, Volaju Jāni, Simonoviču Gati un Pētersonu Aivaru. Kā pirmie tiesības saņemt karogu, saņemt vieni skolēni, kuri beidza mācību gadu un arī mācību gada laikā mācījās ar labām un teicamām sekmēm. Lai šo, viņi nav vienīgie, bet kā pirmie saņēma šo godu. Lai palielinās šos skolēnu skaits un lai ik viens no jums zina, ka turēt šo karogu, turēt tā godu, ir svētums, tā ir godpilna lieta. Vecāki skolēni, Rojības kolektīvu vārdā sveicu jūsu svētku dienā, sveicu jūs ar jaunu mācību gadu, gada sākumu. Atļaujiet novēlēt jums visiem labus panākumus mūsu atzimšanas laikā, kur zināšanas ir pats sākums, bez kā mēs tālāk liels panākums negūsim. Ar šo mācību gadu skolā savas pirmās darba gaitas uzsāk Rīgas vecāko pilnvērtīgās skolas absolventi, un arī pat laikā arī Valdmārcības vidusskolas absolventi pirms tam. Sluģe Linda. Vārds jaunajiem pedagogiem ir virkne mūsu skolas skolotāju, kuri uz skolu dodās jau 5., 10., 15. un tā tālāk. Bet kuri tie ir? Došu vārdu skolotājai Lātei. Pirmais darba gads ir saskaitīts skolotājs Antverps. Lūksim viņš iekšā. Nostrādājuši skolotāja Mihailova, skolotājs Gailišs un mūsu apkopēja Sekstiņa. Tātad iepriekšējā mācību gada skolas Spartakjādē. Bet mēs sāksim to apbalvošanu
Es gribu pateikt visu fizkultūras skolotāju vārdā ļoti lielu paldies visiem tiem bērniem, kuri piedalījās skolas izlases komandās rajona sacensībās un palīdzēja kaldināt pirmo vietu rajona spartakiādē. Tātad aplaudīsim visiem šiem bērniem. Šo sešgadīgo klašu grupā pirmo vietu ir izcīnījusi 3. A klase, tātad šogad 4. A klase. Lūdzu, izvēlēties. Otrajā vietā 3. C klase. Es ieskatīties un es ceru, kā skolotāji arī vēlēs bērniem ieskatīties šajās grāmatās. Un būtu labi, ja kāds arī būtu no skolotājiem, kas varētu atkal savus bērniem no šī grāmata satura mācīt un pastiet no grāmatas satura. 2 grāmatas, Dieva ceļi, ticības mācības grāmata pamatskolām, pēc ko arī sāks mācīt baznīcās un draudzēs svētdienas skolas mūsu bērnu, lai arī ticības mācība un garīga gaisma arī būtu mūsu sirdīs, jo bez tā arī nevar cilvēks dzīvot. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet dzīvo no tā, kas arī nāk no Dieva gara. Un otra grāmatai ir jaunā derība un salmi. Varbūt šīs nosaukums pirmkārt jau jums arī visiem ir svešs, jaunā derība. Jūs ziniet, ir tā grāmata, Bībele, ja kā mēs saucam, mazā Bībele, kur ir aprakstīts par Jēzus Kristu. Pārējums uz šodien ārodas ceļu pie mums no Stendres. Paldies! Uz pastaku svētkiem, bet pārējos lūdzu aicinām fotografēties. Paldies, mūsu svētki beigušies!